Tātad paldies Tomam par pieteikšanu. Mani sauc Anna Lankovska, un esmu ietekmes uz vidu novērtējuma projektu vadītāja. Un manā uzraudzībā ir dažādi bioloģiskās daudzveidības projekti. Un tā teikt, ņemot vērā, ka noteikti lielākā daļa no jums zina, ka Latvenergo ir Baltijā vadošais atjaunīgais enerģijas ražotājs. Un mūsu galvenais ražošanas jaudas ir 3 hidroelektrostacijas. Un uz vienas upes, vecākā no tām ir Ķeguma HES, un lielākā no tām ir Pļaviņu HES. Līdz ar to varētu teikt, ka dzīve ar upi mums paiet roku rokā. Taču jautājums, ko HES mums visiem dod un kas atrodas šeit? Pirmā, ar ūdeni saražota elektroenerģija ir viena no lētākajām elektroenerģijām, tātad tā samazina arī mūsu rēķinus, īpaši pavasarī, to var novērot. Un otrā lieta, HES ūdenskrātuves ir mūsu nodrošinājums elektroenerģijas krīzes gadījumā. Bet, ja no upes mēs ņemam, tad upei mums ir jādod arī pretī. Līdz ar to vidē draudzīga rīcība nav tikai mūsu pienākums, tā ir mūsu prioritāte, mūsu mērķis un jau mūsu arī sirdslieta. Un savā ziņā ar dažādiem bioloģiskās daudzveidības projektiem ir iespēja stāstīt, mācīt ilgtspēju, sarežģītās Eiropas Savienības politikas pārvēršot cilvēcīgā valodā un katram taustāmā izpratnē vai labumā. Un līdz ar to tajā brīdī pienākums kļūst par sirdslietu. Ik gadu mēs veicam dažādus upju atjaunošanas projektus Daugavas basēnā, sakopjot Daugavas mazās pietekas, atbrīvojot upi no šķēršļiem, atjaunojot nārsta vietas, lai jau vēlā rudenī ceļotājas zivis varētu netraucēties pārvietoties augšu pa upi uz savām nārsta vietām un veiksmīgi viss process varētu aizritēt. Un noteikti darbinieku iesaiste arī ir svarīga, jo tā palīdz rīkoties, iedvesmojam cits citu, mēs kopā izprotam dabu un lielo ceļu uz ilgtspēju. Un papildus upju sakopšanas talkām ik gadu, jau 14 gadus pēc kārtas, norisinās zivju mākslīgo nārsta līgstu izgatavošanas pasākums, kur ar iesaistām darbiniekus. Varbūt pirmais moments, kad citreiz cilvēki dzird mākslīgo zivju nārsta līgstu izgatavošanu, kā mēs līgstu varam attiecināt uz zivīm, bet varam. Ik gadu aprīlī mūsu darbinieki kopā rosās talkā, kur mēs izgatavojam 450 šādas līgstas no egļu zariem. Principā tie ir pārpalikumi pēc mežastrādes, darbojamies izcirtumos, lai jau maija sākumā mēs ievietotu šīs līgstas upē un tās palīdzētu norisināties nārstam. Ko mūsu 450 līgstas dod kopējam nārsta potenciālam? Tas palielina nārsta platību aptuveni par 450 līdz 500 kvadrātmetriem. Un vienā līgstā tiek iznērsta aptuveni 50,000 ikri, kas jau kopā ir 22,500,000 ikri. Ja mēs runājam par zivju sugām, tad līgstās nārsto tādas sugas kā raudas, asari, līdeki. To visu mēs arī mēģinām parādīt ar zemūdens tiešraides kamerām, kur aicinām sabiedrībai sekot līdzi. Vēlāk parādīšu arī video. Šie ir mūsu brīvprātīgā rīcība, mūsu sirdslieta, ar ko darbojamies. Protams, ir arī vēl oficiāli pasākumi, kas nāk no likumdošanas, jeb zivju resursu atražošanas programma, kuri gadu mēs ieguldām aptuveni 1,2 miljonus eiro, lai Daugavā ielaistu 6,3 miljonus dažādu zivju sugu un kāpuru. Tas mums notiek sadarbībā ar Zinātnisko institūtu BIOR. Un, ko es gribētu piebilst, kad šīs zivis, kas ir izlaistas mākslīgā veidā, var atšķirt, piemēram, lašiem un taimiņiem, ka viņiem būs nogriezta tauktsvara. Līdz ar to tādā pētniecības procesā mēs varam, tiem, kam ir nogriezta tauktsvara, tie būs ielaisti, tiem, kam nav nogriezta, tie visticamāk būs dabiski atražojušies. Svarīgs fakts noteikti mums ir sabiedrības informēšana. Mēs nekautrējamies dalīties ar labām lietām, mēģinam iedvesmot arī citus, aicinām būt līdzās dabas procesos, ar piemēru, ar rūpēm par dabu. Un kāpēc mēs to darām? Lai savā ziņā dabai atgrieztu to, kas zūd tehnoloģiju ietekmē, un lai katrs arī sajustos kā daļa no zaļās enerģijas, un kā arī mēs cienām to resursu, kas mums ir apkārt. Un
Es iepriekš minēju, ka upes spēja atjaunoties ir apbrīnojama. Mazliet tam piepalīdzot, mēs varam vērot, kas no tā ir sanācis. Un zemūdens kameras ir lielisks stāsts, lieliska atbilde no dabas, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tad lūdzu jums video. Pirmās kameru vērošanas nedēļas ir pagājušas. Ļoti interesanti. Sākam ar to, ka iepazīstamies atkal ar visiem spēlētājiem. Mums ir neliela upīte, Daugavas pieteka, un mums ir strauta forele. Skaista, ikoniska zivs suga un strauta foreles brālēns, jeb radinieks, migrējošā jūras forele, jeb taimiņš, kas daļu savas dzīves pavada jūrā, Baltijas jūrā, un tad uz Nārsto atgriežas uz nelielajām Latvijas upēm. Ir ļoti skaisti, estētiski ļoti skaisti. Zem ūdens šogad mums ir izdevies tik daudz brīnišķīgus kadrus noķert. Naktī čupa ar lapām, vienkārši peld garām. Maza forelīte, iepeld tādā gaismas starā. Un pats svarīgākais Nārstu uzvedība. Mēs redzam, ka mammas ar asti sāniski tirinoties tīra berzas. Mazie tēviņi turpatās tūmā ir gatavi, ja nu notiks lielais notikums. Un lielo notikumu mums šoreiz ir izdevies iefilmēt. Ir mazliet miglaini, bet varam redzēt. Māma virs berzas taisās kaut ko tur ar to dējekli trinās, un tad acīm redzot iznērš ikrus, uzreiz saskrien tēviņi, liels balts mākonis, nārsts ir noticis. Nākamajā pavasarī dzims mazie forelēni. Vienā brīdī ierodās radinieki no jūras, atpeld lielās jūras foreles, jeb taimiņi. Arī tie izrāda nārstu uzvedību, ko mēs varam vērot. Zivis daudz lielākas uzvedība tā pati, kādā brīdī nārstos arī viņi. Uz visu to filozofiskā mierā noraugās naktī atlidojusī pūce. Sēž uz zara ar muguru pret kadru, tad pagriežās, teatrāli notīra spārnu un aizlido. Turpinam vērot. Redzējām video, tad tieši mūsu darbība, upes atbrīvošana no šķēršļiem palīdz šīm zivīm nokļūst uz nārstu vietām. Un ne tikai mēs varam vērot zivju nārstu, bet kā redzējām no kameras, kas filmē no augšas, bija atlidojusi arī pūce. Bet pagājušajā gadā mums bija vēl interesantāks notikums, kad kameras ieradās pārbaudīt arī ūdens, mazliet pieregulēja leņķi un aizdevās tālāk. Līdz ar to mēs redzam, kā dabā visi procesi un daba ir pateicīga par to, kad mēs mazliet piepalīdzam. Un aizpildēju. Bet dzīvot ilgspējīgi, Ines jau minēja iepriekšējā prezentācijā, lai uzņēmums varētu dzīvot ilgspējīgi, apņemšanās ir jābūt vadības līmenī. Un pēc tam ir attiecīgi svarīgi, kad ilgspējīgus projektus spēs radīt ilgspējīgi darbinieki. Tāpēc ir svarīgi, lai darbinieks saredz un attiecina ilgspēju uz sevi un notic tās idejai. Tāpēc ir svarīgi iesaistīt dažādos projektos pašus darbiniekus un sabiedrību, lai viņi tiešām sajūtās kā daļa no šīs zaļās enerģijas, daļa no ilgspējas un lai redz to rezultātu un kādu ieguldījumu tas prasa. Paldies!